Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Francijā dezertējuši vairāki 10 Ukrainas karavīru, kas tur tika apmācīti. Francijas armijas pārstāvis pauda, ka to skaits ir mazs, ņemot vērā cilvēku skaitu, kas izgājuši apmācību. Francijā dezertēšana netiek kriminalizēta. Ja kāds dezertē, Francijas prokuroram nav pilnvaru aizturēt šo personu. Savukārt Ukrainas varas iestādēm Francijas teritorijā ir tikai disciplināras tiesības. Francijas armija apmācīja 2300 obligātajā kara dienestā iesauktos karavīrus bez kaujas pieredzes. Viņus pavadīja 300 ukraiņu uzraugi. Arī Ukrainas sauszemes spēku pavēlnieks Mihailo Drapatīs vakar atzina, ka ar šo brigādi pēc ziņām par daudzu tās karavīru dezertēšanu ir problēmas. Nedēļu pēc jaungada sagaidīšanas Berlīnē apkopoti dati par cietušajiem. Jaungada uguņošanas laikā ievainoti 363 cilvēki, un tas Vācijā jau izraisījis debates par pirotehnikas aizliekšanu. 52 no ievainotajiem nogādāti slimnīcās, viens no cietušajiem eksplodējot raķetei guvis smagus sejas apdagumus, dzīvībai bīstamus ievainojumus, ko izraisījušas uguņošanas bumbas, guvis kāds bērns, citi ļaudis guvuši acu traumas vai smagus dzirdes bojājumus, tajā skaitā pilnībā zaudējuši redzi vai dzirdi. Šobrīd jau vairāk nekā 1 miljons vāciešu parakstījuši petīciju par pirotehnikas aizliekšanu, ko ierosinājusi policistu arotbiedrība. Kanclers Olafs Šolts un iekšlietu ministre Nensija Fēzere, kas abi pārstāv sociāldemokrātus, šādu aizliegumu noraidījuši. Kanādas premjerministrs Justins Trudeau vakar paziņoja par savu atkāpšanos. Vēl nav skaidrs, cik ilgi Trudeau paliks amatā kā pagaidu premjerministrs, bet viņš joprojām vadīs Kanādas valdību, kad ASV prezidenta amatā stāsies Donalds Trumps. Tas savukārt draudējis ar 25% muitas tarifu Kanādas precēm. Šāds Amerikas Savienoto Valstu solis Kanādas ekonomikai būtu liels trieciens, un Trudeau solīja nepalikt atbildi parādā. Amerikas Savienoto Valstu kongress pirmdien apstiprinājis Donalda Trumpa uzvaru prezidenta vēlēšanās. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība aicina pilsētā reģistrētās sabiedriskās organizācijas iesniegt projektu pieteikumus līdzfinansējumu saņemšanai no sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda. To varēs darīt līdz 1. februārim. Projektu īstenošana paredzēta konkursa kārtībā. Dome jau decembra beigās nolēma veikt grozījumus sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumos, paredzot papildus nosacījumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai. Aktualizētā nolikuma precizējumi jāņem vērā, iesniedzot pieteikumu projektu īstenošanai konkursa kārtībā. Finansējuma piešķiršanas mērķis ir atbalstīt sabiedrisko organizāciju aktivitātes, sabiedriski nozīmīgus projektus un pasākumus pašvaldības teritorijā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību, veicināt sadarbību starp pašvaldību un sabiedriskajām organizācijām. Līdzfinansējuma kopsumma, ko sabiedriskā organizācija var saņemt no fonda līdzekļiem kārtējā gada ietvaros, nevar būt lielāka par 1500 eiro un nedrīkst pārsniegt 75% no projekta aktivitāšu kopējām izmaksām. Līdzfinansēšanas noteikumus un pieteikumu veidlapas var atrast pašvaldības interneta vietnē sadaļā Dokumentu un iesniegumu paraugi. 1. februārī sāksies pieteikšanās skolēnu vasaras nodarbinātības programmai 15 līdz 19 gadus veciem jauniešiem. Jauniešiem 13 līdz 14 gadu vecumā reģistrācijas sākums paredzēts 15. februārī, 2 nedēļas vēlāk. Tā dod iespēju vasaras laikā strādāt apmaksātu darbu Daugavpils valsts pilsētas jauniešiem vecumā no 13 līdz 19 gadiem. Programmas mērķis ir veicināt jauniešu nodarbinātību, sniedzot iespēju attīstīt praktiskā darba iemaņas, rast izpratni par profesijām un gūt pirmo darba pieredzi. Programmā var piedalīties Daugavpils teritorijā deklarētie jaunieši, kuri mācās Daugavpils vispārējās izglītības iestādēs vai profesionālās vidējās izglītības iestādēs. Plašāka informācija par pieteikšanos un nepieciešamajiem dokumentiem atrodama pašvaldības interneta vietnē. Programmas ietvaros kopumā ir paredzēts nodrošināt 1179 darba vietas. Tieši pēc nedēļas, 14. janvārī, pulkstens 17:00 Vienības nama Baltkrievu kultūras centrā, Alejas ielā 68-1A, notiks Liepājas mākslinieka Alekseja Kosinca gleznu personāla izstādes Tālums un tuvums atklāšana. Izstādē būs apskatāmi vairāk nekā 20 autora darbi. Izstāde Tālums un tuvums būs apskatāma līdz 21. martam, pasākumu rīko Baltkrievu kultūras centrs. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildes Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio